Esiet sveicināti! Jūsu uzmanībai šodienas jautājums. Jaunās valdības veidošana šķiet iegājusi finiša taisnē. Partijas vienojušās gan par atbildības jomu sadalījumu, gan par ministru amatu pretendentiem. Arī galvenie dokumenti, valdības darāmo darbu saraksts, jeb deklarācija un koalīcijas līgums faktiski jau sagatavoti un droši vien vēl notiek tikai daži pieslīpēšanas darbi, lai jau ceturtdien tos varētu parakstīt. Ko mēs kā sabiedrība varam sagaidīt no nākamās valdības? Par to šokar runāsim ar politikas analītiķi, Domnīcas Providus direktori Sandu Liepiņu. Labvakar! Labvakar! Un politologu profesoru Juri Rozenvaldu. Sveicināti! Sveicināti! Bet pirms ķeramies pie nākotnes, tā teikt, pie nākamās valdības, atskatīsimies nedaudz pagātnē uz jau, tā teikt, aizejošo Evikas Siliņas valdību, tās veiksmēm, neveiksmēm. Atgādināšu skatītājiem, šī valdība darbu sāka 2023. gada septembrī un atkāpjoties 14. maijā premjera, protams, slavēja savu un savas partijas veikumu, bet jūsu skatījumā, kas tad šai te koalīcijai izdevās un kas būtu tas, par ko viņi kritizētu? Man liekas, kopumā tāda ļoti nevienmērīga. Tā kopējā performance ir, var arī tādas mūsdienu politikas klasiķus, kā Tonija Blēra citēt, ka visas partijas sāk, visas valdības sāk lielā mērā ļoti populāras, bet salīdzinoši mazāk kompetences daudzos jautājumos un beidz savu darbību kā nepopulāras, bet savukārt stipri kompetences tajos darāmajos darbos, kas nav izdarīti. Es domāju, ka tas ir tas, kā īsumā var teikt. Nav jau tikai kaut kas neizdarīts, ir arī lietas, kas padarītas, bet jārēķinās, ka tādā politiskā procesā kaut kādā brīdī valdības nokļūst situācijā, kur faktiski pēc veselas virknes neveiksmēm viss, ko viņas piedāvā, dara, sabiedrībā vairs netiek uztverts ar tādu ticību un redzējumu, ka tas arī tiks izdarīts. Kas šai valdībai bija, jūsuprāt, tas lūzuma punkts vai tās galvenās kļūdas, kas noveda pie tās nepopularitātes? Es domāju, ka šoreiz valdība paklupa pirmkārtām pret vērtību jautājumiem. Manuprāt, viss sākās tomēr ar to, ka tu var diskutēt, kādu iemeslu dēļ, bet Zaļo zemnieku savienība atcerējās par savām konservatīvām saknēm. Un tas viss aizgāja tālāk. Arī tas domstarp, kas agrāk pastāvēja, es pieņēmu valdībā, nāca gaismā, kad jau bija tāda publiskā polemika. Es domāju, arī priekšstat par šo valdību ļoti stipri sabojāja arī pašas ministru prezidents rīcība pēdējās, var teikt, jau tā norietā, kad kļuva skaidrs, ka tur var ļoti ilgi apspriest, vai tā vajadzēja darīt vai ne, bet katrai, lai tas paliek jau viņai pašai izvērtēšanai. Par to, vai tā vajag vai nevajag darīt, Liepiņas kundze, jūs arī pagājušajā nedēļā komentējot, vai aizpagājušajā nedēļā Latvijas televīzijā to salīdzinājāt ar šaha spēli vai dambretes spēli. Šī partija attīstījās, acīm redzot, ne tā, kā abi spēlētāji, Jaunā vienotība un progresīvie to bija iecerējuši. Grūti pateikt, ko kurš bija iecerējis. Man liekas, te bija vēl tālāk jāatgriežās. Mēs arī šeit Rozenvalda kungu iepriekš runājam, ka mēs varam sagaidīt, ka būs tāda vēlme rādīt izlēmīgu rīcību. Un pie šādas, kad nav valdībā ierasts ilgstoši izlēmīgi rīkoties, tad šī izlēmīgā rīcība parādās situācijās un neizsvarot visas sekas. Tad tieši tā arī runājam, ka faktiski tas tādu pielika. Varēja jebkāds šāds gadījums pielikt punktu šai valdībai, notika tieši šis konkrētais. Bet tā nospēlēt šo līdz galam, līdz jau vēlēšanām, protams, bija iespējams, bet tad būtu bijis jāpieņem to, ka valdība ir nepopulāra, nav šo izlēmīgo rīcību, nav šo lēmumu. Tad tādā veidā arī līdz oktobrim bija jādarbojas, ja vēlējās saglabāt. Kas būtu tās lietas, ko nākamajam premjeram noteikti nevajadzētu darīt tā, kā darīja Evika Siliņa, vai vajadzētu darīt kaut ko, ko viņa nedarīja? Nē, pirmām kārtām es domāju, ka šeit ir tiešām jābūt daudzos gadījumos izlēmīgākiem nekā tas bijis Siliņas gadījumā. Un otrkārt, es domāju, tomēr jaunās vienotības pēdējām valdībām bija tāda kā tendence, apmēram ministru prezidentā, ka tāds debesu iedzīvotājs, kas lidinās virs un varbūt nevienmēr nolaižās līdz tam, ko dara atsevišķās ministrijas. Katrā ziņā man liekas, ka Kulbera kungam ir arī apņēmība, ka šeit jābūt uzraudzībai, jābūt tam, kā trūka. Attiecībā uz Rail Baltica un attiecībā uz daudziem citiem jautājumiem. Redzēsim, vai izdosies. Tā bija tāda atsevišķinātība ne tikai no savas valdības, bet varbūt arī no sabiedrības.
Kopumā jau tie starpnozaru jautājumi, visi, kur ir tā premjera aktīvi iesaist nepieciešami, ļoti, ļoti slikti risinājās. Tā kā tas ir tieši tas, jūs prasat, ko jaunajam premjeram vajadzētu darīt, iesaistīties kopā ar ministriem problēmu risināšanā, nevis norādīt, ka ministrs kaut ko slikti ir izdarījis un faktiski tādā sarāšanas manierē. Tā kā tas ir tāds skaidra tāda jautājuma uzstādījums. Otrs ir arī paskatoties uz deklarāciju jauno, man liekas, viena lieta, ko tomēr vajadzētu mēģināt, tas laiks ir ļoti īss. Deklarācija ir daudz par garu šobrīd. Tad mēģināt tomēr tikt līdz tiem dažiem izdarāmajiem darbiem. Un šis ir tāds, kur tas deklarācijas teksts, tāda darīsim, izstrādāsim, tur ir pietiekami daudz tādu formulējumu, ir pietiekami daudz arī konkrētāku formulējumi, bet šis ir tas, kur tā tradīcija arī tomēr būtu pakāpeniski jāmaina. Jā, deklarācijā pagaidām pieejama tāda darba versija, iespējams, ka tas vēl tiek pat precizēts līdz parakstīšanai ceturtdien. Balsojums Saeimā tātad parīt ceturtdien, pagaidām nav ziņu par kādiem iespējamiem pārsteigumiem, sastāvu arī esam nosaukuši. Šobrīd, skatoties uz to, kas tiek piedāvāts sabiedrībai, vai tā būs rīcības spējīgā koalīcija nekā, ja turpinātu pašreizējā tehniskā valdība? Par pašreizējo tehnisko valdību tur, man liekas, šaubu nav, ka būs efektīvāk. Un man liekas, ka par tādu pozitīvu iezīmi var minēt to, ka deklarācija ir ierakstīts, ka netiks pieņemti lēmumi, par kuriem visi nevar vienoties. Ja? Un es domāju, ka tas ir pilnīgi skaidrs, atkal ir saistīts ar šiem vērtību jautājumiem un neaizstīt Stambulas konvenciju līdz vēlēšanām. Es domāju, ka tas to var Līdzīgi uzskatīt. frāze, gan, ja nemaldos, bija ierakstīta arī Siliņas valdības koalīcijas līgumā. Bet, kā redzam, nenostrādāja. Bet es domāju, atkal par labu tam, ka tas tā varētu būt, liecina tas, ka, es domāju, ja kāds tagad mēģinās brucināt šo valdību, tad tādā gadījumā, diez vai sabiedrība to novērtēs. Ideoloģiski un vērtību ziņā arī šī kombinācija ir varbūt konsolidētāka, vienotāka nekā iepriekšējā. Šis ir tas, kas, man liekas, no tāda politologa skatījuma ir visgrūtāk saprotamais. Mums ir partijas kopā, kurām visām ir saucamie robežu vēlētāji vai vēlētāji, kuri var izvēlēties balsot par gandrīz vai jebkuru no šīm partijām. Jautājums, kā viņas katra mēģinās priekšvēlēšana periodā diferencēt sevi. Kas ir tā stratēģija, kas tiks izvēlēta? Viennozīmīgi diezgan skaidrs, ka apvienotais saraksts vai viena šādas valdības izveidošanas rezultātā, protams, redzamību un popularitāti visticamāk gūs. Tad jautājums ir starp pārējiem 3 politiskajiem spēkiem, kā šie vēlētāji izdarīs izvēli. Jā, tur reitingi varētu interesanti pamanīties par šiem. 3 interesantas lietas. Es tikai gribētu papildināt to, ka man liekas, ka starp šīm 4 partijām, tikai viena partija, es domāju, Nacionāla apvienība ir tāda izteikti, var teikt, ar skaidru ideoloģiju. Pārējās ir ļoti pragmatiski, un es domāju, ka šīs 3 partiju tāda pragmatiska ievirze, varēs varbūt savaldīt mazliet Nacionālas apvienības ambīcijas, kuras tā neapšaubāmi pastāv. Ir vairākas lietas jau valdības veidošanas procesā, kas man šķita interesants un kas atšķirās no ierastā valdības veidošanas procesa. Un pirmais, kas krīt acīs, ir šis matemātiskais līdzsvars amatu sadalījumā. Līdz šim ir bijis princips valdības veidot lielākoties visās valdībās, jo vairāk mandātu Saeimā, jo vairāk attiecīgi valdošo amatu valdībā. Šajā gadījumā Kulberkungs sadalījis ļoti matemātiski, katram pa 4 amatiem, gan jaunai vienotībai ar saviem 25 mandātiem, gan Nacionālajai apvienībai ar 12 mandātiem. Par ko liecina šāds princips? Skaidrs, ka šis bija vienīgais veids, kā uz kaut kādiem paritātes principiem mēģināt tikt līdz lēmumiem 10 dienu laikā. Tad mazāk par ko diskutēt. Jā, un es domāju, ka šeit tomēr jāatcerās to, ka pavisam nesen Latvijā likās notikt tāda politiskā zemestrīce. Jā, šī krīzes situācija, ko visi sajutuši, jā, un man liekas, tas bija spiediens, kas lika pieņemt, pirmkārt, jaunai vienotībai, pieņemt to, tāda ir tā situācija, un tā precīzi sadalīt visiem. Man liekas, arī šeit varbūt nav skaļi vai ļoti skaļi izskanējis, bet pilnīgi skaidrs, ka valsts prezidentam ir bijusi nozīmīga loma šīs valdības uztapšanā 10 dienu laikā.
Arī tā skaitā atbildības jomas sadalījumā, jūs prāt? Nu, to grūti pateikt, bet es domāju, tas, ka šādi risinājumi 4 ministri neatkarīgi no mandātu skaita parlamentā, nepieciešamība uzsvers strādāt kopā šajā īsā laika periodā, nepieciešamība veidot valdību 2 nedēļu laikā tik līdz balsojumam, es domāju, viennozīmīgi. Tā kā tur pat arī, ja tas nav tik redzam un afišēt bijis, tur ir jāsaka, prezidents ir savu lomu šajā brīdī visticamāk nospēlējis. Otra lieta, kas iekrīt acīs, ir šis premjera apņēmība pašam uzņemties gan uzraudzību, gan arī attiecīgi, acīm redzot, atbildību par nozīmīgiem projektiem. Tur Rail Baltica, Air Baltica, vēlēšana norises nodrošināšana. Tas arī atšķirās, Rozenvalk mums jau pieskārās, ka tas ir laikam pozitīvi, ja tā teikt, mācība no... Es noteikti vērtēju to pozitīvi, jo šajā gadījumā nav runa par izpildi, runa ir par kontroli, runa ir par sekošanu līdzi, un to, man liekas, ministru prezidentam jau sen bija jādara. Ir tīpaši attiecībā uz Rail Baltica, kad, kā mēs paši vērojām, kad finanšu ministrs saka, es neko nezinu, kas tur finansējums ir, nauda, nav naudas, gan jau kaut kāda ministram jātiek galā. Es domāju, ka šajā ziņā tas ir pozitīvi. Bet ir no tādas politiskās taktikas viedokļa, vai šādējādi premjeras sev nenoliek arī ķīlnieka lomā. Par satiksmes nozari atbild jaunā vienotība. Ja premjeras personīgi uzņemas atbildību par jautājumiem, kas ir būtiski satiksmē, būtībā viņš sanāk tāds, ka arī jaunās vienotības satiksmes ministrs ķīlnieks. Var otrādi pastīties. Acīm redzam, ilgākā laika periodā šī premjera distancētība apzināta no daudzu jautājumu tieši risināšanas, arī ir atspēlējis šajā premjera popularitātes kritumā. Tā kā es domāju, ka tas ir labi. Mēs arī kopumā runājam par šo atbildību, politika atbildību par rezultātu. Mēs jau vēlamies, lai politiķi, kas veido valdību, nevis to dara, tāpēc kādā veidā ko sagrupēt, bet strādā uz tiem rezultātiem, kas sabiedrībai svarīgi. Un dažādās aptaujās šie jautājumi visi parādās, kā tie numuri 1, 2, 3, 4 jautājumi, par ko sabiedrība. Man liekas, ir skaidrs, ka šajās dienās, kas atlikušas līdz Saeimas vēlēšanām, kalnus gāzt, Rail Baltica nav iespējams daudzos citos jautājumos, bet ir svarīgi sabiedrībai parādīt virzību, un šajā gadījumā es pilnīgi piekrītu, ka vajadzīgs skaidrs darāmo darbu saraksts, lai nebūtu tā, ka tādas pietiekami izplūdušas formulējumi, kurus var gan tā, gan citādi. Air Baltica ir viena no retajām lietām, par kuru deklarācijas projektā ir diezgan skaidri, jau arī tajā sākotnējā dokumentā līdz augustam izvērtēt biznesu un sagatavot to biznesa plānu un pieņemt lēmumu par turpmākiem rīcības scenārijiem. Konkrēts termiņš, konkrēts daudz maz darbs. Jā. Bet turpinot, vēl trešā lieta savukārt, kas šķiet tāda neierasta šīs valdības kontekstā, ka arī nevien vairākiem ministriem, bet arī topošajam premjeram, kurš gan bija aktīvs Saeimas deputāts, tomēr nav pieredzes darbā valdībā, un turklāt arī formāli viņš pat nav arī apvienotā saraksta partijas apvienības biedrs, bet ievēlots vienkārši no šī saraksta Saeimā. Šie fakti varētu traucēt kādā brīdī uzpeldēt un traucēt valdībai strādāt? Pieredzes trūkums un politiskā aizmugure. Jā, droši vien par to pirmais, uz ko fokusējas. Ja valdība fokusējas uz tiem lēmumiem, kas ir valdības ziņā, uz ko vajadzētu fokusēties šajā 4 mēnešu periodā, varbūt netik daudz jautājums mēģināts ar Saeimu risināt, kura būs vasaras. Būs pārtraukums vasaras laikā, ja vien nebūs lēmumu par ārkārtas sēdēm. Tad, es domāju, šis mazāku lomu spēlē. Bez pieredzes mēs jau sākām ar to, ka tā ir manuprāt, tā kombinācija, kas tur ir atrasta, ir salīdzinoši laba. Ir ministri, kas turpina, kas ir ar pieredzi, un ir jauni kolēģi, kur savukārt nāk ar pieredzi, 2 vadot parlamentārās izmeklēšanas komisijas ar padziļinātu redzējumu atsevišķās jomās. Jā, bet vai šim topošajam premjeram ir tāda pietiekama autoritāte, lai spētu savaldīt koalīcijas partnerus krīzes brīžos, kad uzliesmosies kādas jauni konflikti un domstarpības? Man liekas, ka es īsti par to nešaubos līdz Saeimas vēlēšanām un jaunās valdības izveidošanai. Tad, kad vēlēšana rezultātā būs skaists politisko spēku samērs, un tad, piemēram, premjers, ja viņš, pretendē, jo daudz runā par to, ka šis varētu būt tāds kā
nu, var teikt, tāds kā izmēģinājums tam, kas notiks tālāk, jo ļoti iespējams. Ja? Un tad tiešām šīs jautājums jau, nu, kā laika miera laikos, šīs jautājums noteikti pacelsies. Pagaidām premjeras ir izvirzījies, no premjera kandidāts pagaidām, ja, ir ticis pie tā, kur viņš ir ticis, nu, pateicoties savai neapšaubāmai aktivitātei un tādai uzņēmībai. Un es domāju, tas atstāja uz cilvēkiem iespēju un arī uz partneriem. Ar to izmēģinājumu es domāju, ka šis varētu būt tā kā pamats arī nākamajai koalīcijai pēc vēlēšanām. Nu, protams, atkarībā no tā, ko nesīs vēlēšana rezultāti. Es domāju, ka spriežot pēc tā, kādi ir pašreiz reitinga rezultāti, kaut arī, protams, tur var viss daudz kas mainīties. Man liekas, ka ļoti iespējams, ka līdzīga vismaz kombinācija būs varbūt tā vienīgā iespējamā, kas varēs izveidoties pēc vēlēšanām, ir īpaši ņemot vērā to, ka šīs proporcijas parāda tādu apbrīnojumu pat stabilitāti jau ilgāku laiku. Ja? Līdz ar to ļoti iespējams, ka mums būs tāda nosacīt sākot 3 grupējumi nākamajā saimā, tāds populistisks un tāds maigāks pret Krieviju, ja? Tāds kas sevi pasludina par konservatīvo un tas pro-eiropeiski orientēti, pie kuries pieskaitu neskatoties uz visām pretrunām gan jauno vienotību, gan progresīvos. Un tad jaunā vienotība var būt tas pieņemamais partneris arī nākamajai valdībai, bet, protams, to mēs redzēsim tikai pēc saimnes. To mēs redzēsim pēc vēlēšanām. Kamēr vēl ir laiks, gribējās nedaudz arī dažus no šīm topošajiem ministriem apskatīt. Kā jūs jau minējāt, Liepiņas kundze tur ir gan pieredzējuši, gan mazāk pieredzējuši. Piemēram, topošais iekšlietu ministrs Jānis Dombrovskis raisīs arī diskusijas sabiedrībā. Pieredze valdībā nav, bet ir gan vērā ņemama pieredze saimā. Tas varētu to kompensēt, bet vairāk drīzāk tas, ka viņš kā politiķis ir zināms kā ļoti stingras nacionālas ideoloģiskas līnijas piekritējs, kas varbūt ir labi tāda skaidra pozicionēšanās esot lēmējvarā vai izpildvarā un iekšlietu ministrijā. Tas var radīt kādus riskus, piemēram, ka iekšlietu dienestiem nākas pakārtot savu darbu arī ideoloģijai. Man liekas, šeit arī jāpastāsta, šī ir viena joma, kur tiešām ir ilgstoši neizdarīts darbs. Šis imigrācijas politikas neesamība Latvijā skaidrs. Es arī no Providus puses decembrī šādu rakstu uztapināju migrācijas politika bez kompasa. Mums nav 18. gads Kučīnska valdībā izstrādāt konceptuālais ziņojums. 21. gadā saimā nokļūst likums, kurš vēl joprojām nav pieņemts un tiek gatavots 3. lasījumam, kur cits starpā Dombrovskis kungs ir ļoti radikāls arī priekšlikums iesniedzis. Tā kā šeit, es domāju, pēc visas spriežot manuprāt, būs labi, ka būs saturiska diskusija par to, ko tad mēs vēlamies darīt. Mēs vēlamies līdzīgi kā lietuvieši kvotas ieviest darba spēka migrācijai, mēs vēlamies noteikt mērķa valstis, kaut kādus risinājumus. Jā, manuprāt, tur tāda skaidrība būtu labi. Protams, jācer, ka pārējie partneri, tad varbūt kaut kādas kardinālākās. Vēl interesanti ir šī rokāde ar Rihardu Kozlovski no iekšlietu ministrijas uz satiksmi. Viņš kā politiķis ir zināms tāds konkrēts drošības struktūra cilvēks. Turklāt ar savu arī darba stilu, varētu teikt tādu lēnīgu, mierīgu, bet te pašā laikā klusām šo to daudz ko izdarot. Vai viņš būs piemērots tiem izaicinājumiem, kas ir satiksmes nozarē, kur šobrīd kā šķiet ir nepieciešama tāda ātra reakcija un asa rīcība? Man grūti pateikt, bet jāsaka, ka te mums vairākas rokādes ir. Mums ir tie ministri, kas bijuši izrādās tādu plašu profila speciālisti lielākos. Bet es gribētu ja iespējams, ja drīkst atgriezties pie Dombrovska. Manuprāt, ir ļoti svarīgi no vienas puses skaidra pozīcija, kas ir, manuprāt, ļoti būtiska, bet no otras puses spēja apzināties starp to retoriku, kas ir saimā un to, kas notiek var teikt, praktiski dzīvē, ministra vadībai liela atšķirība, lai mēs neaizietu uz to pašu, tai pašā virzienā, kā Ratnieku kungs Rīgas domē, tur, kas saka, rīkot mazliet tādas demonstratīvas akcijas. Tas, manuprāt, ir ļoti būtisks, un es ceru, ka Dombrovska kungam pietiks ne tikai tādas, kas saka, pārliecības, bet arī, kas saka, tā spēja, kas saka, samērot savas vēlmes ar tomēr tām iespējām, kādas ir un tām reālos. Cerams, ka šī spēja un šī izlēmība piemītīs arī ne tikai Dombrovska kungam, bet visiem jaunās valdības ministriem. Šobrīd mūsu laiks ir beidzies. Teikšu paldies jums par sarunu, paldies jums, skatītāji, par skatīšanos un atgādināšu tātad Saeimas balsojums par jauno valdību šo ceturtdienu. Redzēsim, kā lietas attīstīsies, turpinām sekot, bet šobrīd visu labu.